sirmā sakšātin, vecās dzirdenas žigalā, upe atrazin, straume dzirnu ratos, dienu nakti līdz, viļņu balus plašas, baltas putas šķīst. Vecās likteņa dzirnas mūsu mūžu moļ, gājis skrien kā stirnas un nenāk atpakaļ. Melderim jau matos, carmos sīdraps sniegs, acīs vēl un skatos, vēlu jaunības prieks. Leģer cepti kliņģerīši, sargana daļījā bolīts, vien. Vīns no krāba lapiņām, vīns no krāba lapiņām, vīns no krāba lapiņām, pieniņš govu medutiņš. Ak, cik priecīgs tēvs un māte, ak, cik priecīgs tēvs un māte, ak, cik priecīgs tēvs un māte, dēls no ķērā cielā. Tā nebija cielā viņa, tā nebija cielā viņa, tā nebija cielā viņa, tā bija tēva līga viņa. Vienu vakaru vai rīt vai ceturtdienu es drīzāk domāju, es lasīšu savu pasaku par dzēžgumiju. Nu, tā ir tāda ļoti anderseniska, ļoti skaista pasaka par pārdomām, par to, ka ir daudz galdu piedarumu un viss ir lielās un viss ir svarīgi. Un dzēžgumija saka, ka jā, ka viņu tikai novelk, viņa dilst un viņa nekam nav derīga. Un ka beigās galda pulksteni šai mazai dzēžgumijai saka, bet iedomājies, ja tevis nebūtu, cik daudz kļūdu būtu pasaulē. Ziemā uzliekam ietam galvā sniega cepuri un no tās smaguma iecap kāzās. Droši vien perfekcionisms mākslinieka dzīvē katram ir cits. Man tāda nav, es tādu negribu, man nevajag būt perfektam, es negribu būt perfektam. Es kļūdos, es izdaru savas kļūdas, reizēm lielākas, reizēm mazākas, es no tām mācos, un es vienmēr esmu ļoti priecīgs un pateicīgs cilvēkiem, kuri nāk klāt un nevis saka, vai cik labi tev viss izdevās, kāds tu esi malacis, abrīnojams, un tu jūti, ka tev tur jau sāk spārni augt, bet paldies cilvēkiem, kuri pienāk un pasaka, zini, bet varbūt tur tu varētu citādāk. Tītens nesaskot par draugu bojāju, bet sāka prātot, kam nu atkal pieklēmoties. Un ja tu ar bērnu būs tāds, nu, ko tad jūs šodien gribat padarīt? Nē. Bērni ir maz pieaugušie. Viņi ir attīstīti, viņi ir gudri, viņiem ir tikai tas zināšanu līmenis, kāds viņiem ir, bet viņi nav muļķi, un es ar bērniem vienmēr esmu īsts, es esmu pieaudzis, un viņi man ir pieauguši, un mēs vienkārši daudzamies. Latvijas ir ļoti kautrīgs un tāds cilvēks, kurš nevisai grib iesaistīties, bet tad sanāk caur jokiem, ja, kad tu var kaut kādu interesantu faktu pastāstīt un uzdot viņam jautājumu, un tu dzirdi, ka viņi atbild, un tu saproti, ka viss notiek, ja, kad publika tu esi dabūjis un pasākt, ka mums būs izdevies. Un ticat vai neticat, viļās un pinās ap visresnāko osolu. Paldies! Celēs augšā nāc man līdz, es tev došu raibali, didididiralā, es tev došu raibali. Celšos nevajag, man to tavu raibali, man to tā raibali. Šādā sastāvā mums nav bijis pat mēģinājums, un daži nezina, kas te būs.
Lai šo branžu noturētu kopā, es pieaicināju mūzikas terapeiti Zani Danis. Izslēdz. Tagad ieslēdz. Un tagad jūs apardams un necēdams ir